Nu, turpinam Čezets projektu. Bija te neliela pauze, bet tas bija viss saistīts ar detaļu sūtīšanu un galvāniku. Tātad, kas ir padarīts par šito laiciņu? Tātad sacinkotas visas detaļas, viss, kas bija jācinko, visi sīkumi, visi sacinkots. Tātad spieķi, visi stiprinājumi. Šeit es esmu sazortējis visus sīkumiņus, visas skrūvītes, visi saliktas atspērītes. Nu, principā viss pavarotņīkiem skrūvītes. Viss, kas ir cinks, viss ir nocinkots. Tātad viss ir nokrāsots. Melnās detaļas arī visas ir pārkrāsotas. Tātad no jaunām detaļām. Kas man ir no jaunām detaļām? Nu, uzlīmes. Tātad šitās tikai kāpšļu gumijas, kāpšļi ir vecie. Tas ir arī vecais uzpulēts. Šitie ir arī vecie. Viss savest kārtībā. Tad tātad gumijas, brizgaviks, pavarotņiku stikliņi, tie arī ir vecie uzpulēti. Tātad šeit, kas man ir ručkas, tur tādi sīkumi, gaisa filtrs, gumijas, kas ir izpūtējiem, motoram, blīvis. Tātad ir šāda te aizdedze. Vape UA, bet nu reāli tā nav vape, tā ir, viņi vienkārši ir izmantojuši to nosaukumu, lai cilvēki pērk, bet tā nav īstā vape, tā ir reāli tā ir skūtera aizdedze pielāgota javai, bet viņas arī pielāgo gan uz ižiem, uz daudz ko, praktiski uz visiem ižiem, uz javām, uz čezetām, uz 12 voltīgās, 6 voltīgā karteri. Es esmu līdz tādas, principā, it kā viņš strādā, jā. Bet, protams, grib pa nopietno, tad jāliek oriģinālā vape. Šitā te maksā kaut kur bišķi tur ap 100 eiro. Tad oriģinālā vape kaut kur mazāks pie 300. Tas viss atkarīgs, kā cilvēks grib, ja. Tātad trošu komplekts. Tieši priekš Čezetes viss pilnībā jauns. Tātad izpūtēji jauni, bet Taivānas, ar kvalitāti. Es esmu līdz viņas kvalitāti, principā es esmu apmierināts par to naudu. Par naudu ir ok. Tātad līkuma arī tās pašas firmas. Filmu Duels. Šitas arī to pašu ražo. Normāli izpūtēji, sakot. Tātad disku feļas vai aplotas, kā kurš sauc. Tas arī būs jauns. Principā man viss sagatavots var jau spieķot šeit vienam diskam bija maz brāķīts. Tagad tā uz ātro, kur viņš bija. Ātro nevar atrast. Bija vienam spieķim, tā var redzēt, vienam spieķim nav izurpts caurums. Tas nekas, tur pats var izdarīt. Visiem ir, redzat šeit. Un tā ir tikai izštancāts, bet nav izurpts. Tas sīkums. Tā. Tad, principā, riteņi jāliek kopā. Melnās detaļas arī visas sakrāsotas. Ķēdes sargs. Tur arī gumīņas iekšā.
jaunas kniedītes. Jā, vēl pa melnajām detaļām. Sākumā es biju nokrāsojis visu tādu, nu ne īsti matātu, bet tāds pusmatāts bija. Kaut kā man nepatika. Pēc tam visu pārkrāsojām uz glancētu. Šis tagad ir melns glancēts. Tas sēdekli, kā es tur vienā rādīju. Es viņu taisu, sēdeklis ir oriģinālais. Ar oriģinālu uzrakstu. Aizmugurē ČZ. Tad viss ir arī nostrūklots, nokrāsots. Visas jaunas tas skaviņas, gumiņas. Principā pieklājīgs sēdeklis. Viss vesels, oriģināls, bet neredz viņu jēgu mainīt. Jā, nu visi bleķi sakārtoti. Nu, ot. Tā tad šitā te man te viss izskatās. Principā turpināsim drīzumā. Tā, nu nedaudz gribēju pastāstīt par pulēšanu. Šoreiz rumbu pulēšana. Kā redzat, pulēju viņu virpā. Ir tāda iespēja tikt pie virpas. Tad kā es pulēju? Ieslēdzu virpu uz maziem apgriezieniem. Kuros to slēgsim? Ņemu fleksi. Kādus fleksi. Uzregulēts ir uz mazākajiem apgriezieniem, uz 1. Šeit man ir jau pašās beigās, ko es slīpēju. Ja? Tad es sāku princips līdzīgs tā kā parastā pulēšana. Tad sākam uzliek 240. Un tā ar ieslēgtu fleksi lieku klāt. Un arī pieslēgts virpas. Ja? Tad ieslēgts fleksis, ieslēgta virpa. Noeju visu ar 240. Tad vai no 320, vai no 400, un tad 600, un tad šito. Tad vienu uztaisīta rezultāts ir tad šāds. Tā, ja? Un tad es eju pie savas lielās pulējamās mašīnītes un pārēju pulējamo ripu jau uz mašīnas, atsevišķi. Šeit, teiksim, tā izņem tikai švīgas un tāds bojājums. Es parādīšu, kā aiztiesies nopulēts. Nu, šāds te rezultāts pēc pulēšanas. Principā normāli. Var jau censties labāk, bet man apmierina. Nu, viens ritenis jau ir gatavs. Otrs ritenis man ir statīvā. Šāds te primitīvi uztaisīts. Principā es ar indikatoriem nemēru. Man ir šādi te vienkārši, vispār vienkāršo. Es noregulēju attālumu un tad griežu un skatos, skarās klāt vai nē. Es apmēram izvelku riteni tā milimetru robežās. Gan uz augšu, gan uz sāniem. Es ar indikatoriem nelieku, lai tie, kas taisno ar indikatoriem, var nestīties tālāk. Tā tad tagad viņš vienkārši saskrūvēts tā, plus mīnus. Mēs skrūvējam visas galviņas pēc kārtas arvien stingrāk, gan nestingrāk, kad viņš paliek jau tāds diezgan stingrs. Tad es viņu iestatu pa vidu, plus mīnus. Pēc tam nedaudz precīzāk vēl. Es vēl pēc tam, kad jau viss ir gan rīz savilkts, aizēju lielāku priekšējā dakšā. Man ir tāda iespēja un jau salieku visu tur bremžu barabānu un tad precīzi vēl nomēru, vai viņš tiešām pa vidu. Un ja tur kaut kas milimetri šur vai tur, tad vēlreiz atnāk un vēlreiz viņu iecentrēju.
Nu, otrs ritenis gatavs. Parādīšu, kas man sanāca. Tātad sānu mešana. Man ir indikators. Nu, turpat ir mazāk pa milimetru. Augšā ir nedaudz vairāk. Bet tas ir visiem riteņiem. Te ir viena vieta, to parādīšu. Tā, reku šeit ir šuve, metināšanas šuve. Viņš tajā vietā ir nedaudz tā kā no metināšanas viņš deformējās. Ja? Tā kā tajā vietā vienmēr būs bedres šeit un uz sāniem viņš būs tā kā vairāk iekšā. Nu, to var neņemt vērā, tur neko nevar izdarīt. Bet, nu, tā kā es teicu, milimetra robežās es viņus izvalku un esmu braucis, nekādu vibrāciju nejūtu. Nu, riteņi gatavi, viss sabortēts, sapumpēts, viss ir labi. Riepas ir oriģinālās, priekšā gludā, aizmugurē rupjā, tāds čezitēm nāca, oriģinālais barum. Nu, viņas nav domāts braukšanai. Braukt es arī viņu baigi negribu un arī netaisos. Tas būs tā izmēģināt un viss viņš stāvēs. Tā kā, kāpēc tāds liku? Nu, vairāk, lai viss būtu pilnībā oriģināls. Ja gadījumā kāds gribēs likt muzejā, vai garažā, vai pie gultas, vai kaut kur koridorī, vienalga kur, tad pat tādu mocu varētu arī likt. Tad, nu, viss atbilst oriģinālam braukšanai, šitās riepas nedara. Ja kāds izdomās braukt, tad riepas būs jāmaina.